izcirtumu, plapsis ar kupla, ar kaulausīm, aplaudētājs, un baidītājs parādā padarīs par sabiedrētu zvaigzni katru ogotāju. Nesanāca tev, šoreiz. Nekas. Nākošais mājās patrendēsies, būs jau labāk. Smalcinājošais pieskursteņa mīzeļlācis. Kaitīgs, redz, viņš ir, jo dzīvo uz jumtiem un urbina jumtā caurums, lai slapjums iet cauri un maitājās eiro rebons. Šitāda lieta. Tādā veidā. Tādā. Vēl ir Guntis Dmitrievs Kaļīņins, Mudaks Zīla 55, akurāti tur starp, ja nemaldos, Stabu un Bruņinieku ielu. Esmu jau vairākas reizes novērojis šo ļoti smuko veiklu. Lūdzu. Tas ir labi, Anda, ka tu esi veikala novērotājs. Pirmais dzīvnieks mums nezināmais, Semikolons. Klaiņojošs kāpelētājs vairojas ar sēklām, ko pārnāsā ar svešu čību starpniecību. Vienmēr labi izskatās, sevišķi ar klipsi. Aha, turmanticis. Ir tāds. Tas ir vešalots. Proti ne tikai zem ūdens izdzert kausālus, bet tirgot lietotas drēbes. Vešalots, Ukrāzis. Neliels Sofijas iemītnieks čurā bārdā un blēja pa telefonu. Konstatēts, ka Ukrāzis vainojams pie zeķu nelā garamāti, jo čurā ne tikai bārdā. Čurā arī zeķi. Tu pa nakti guli, tev viņš piečurā zeķēs. Tu no rīta uzvelc vecās labās zeķes. Vecās labās nedēļas zeķes, nedēļkas. Tā, Mustangs krējēju vepris, man tāds ienācies ir. Tas ir mājlops, starp citu, kuru baro, taču nebarotu nav iespējams nokaut, tāpēc, ka nevar noķert. Nobarotu nevar noķert, Pederrupucis. Skāpja lieluma dzīvnieks ar kuplu asti un sliktu elpu. Laikā iezieš ar sviestu un mēnes gaismā lēkā meža pļavās. Liks noteikti, Kurņu govs. Parasti apmets kaimiņos un raksturīgi ar to, ka visu zina labāk. Kurņu govs, Parastais pupciks. Abinieks, kas mitinās pastā un pamestos bēniņos. Visu mūžu lasa vecs avīzes un ir pastāvīgi neapmierināts. Elektroaldis. Pamatā ir pīļknābis, kas ēd strauju pa taisno no elektrības vadiem. Ļengurs. Ļoti vājš dzīvnieks no somaiņu dzimtas. Raksturīgs milzīgs ļengans augums un soma, kas velks pa zemi. Pārvietojas ar klupieniem, neriesto, jo nav spēka, vairojas ar olām. Zevasofīts. No mīkstmiešu dzimtas. Vienmēr mīksts, pūkains un ceturtais par brīvu. Meža turlaizis. Pārtiek no tā, ko tur salaiza. Dzīvo jautri un ziepes nevāra. Spēcīgi attīstīta oža un mēle. Kaut ko laizām savoš pat pa kilometru attālumu, Smilšu paugurēzis slēpjas jūrmālas smiltīs, maskēdamies par smilšu pauguriņu, tādējādi uzvilinādams uz savām adatām sēdēt gribētājus. Kad šis manevrs ir izdevies, paugurēzis aizskrien pa smiltīm klusu irgodamies. Svirlis kuvirlis. Divzobaino sugu pārstāvis grauž un met kokus pret sienu. Vismaz vienu pa visu dienu. Smalcinājošais pieskursteņa mīzeļlācis. Tas ir kaitīgs, jo dzīvo uz jumtiem un urbina jumtā caurums, lai slapjums iet cauri un maitājās eiro rebons. Kraķis parausis. Uzbudina mājlops, raustot tos aizāstes. Patiesībā tikai grib pievērst sev uzmanību, bet neviens to nedara. Šitas ir baigs. Spermas zirgs. Derīgs dzīvnieks, gandrīz mājlops, taču nepieradināts. Raksturīgs ar to, kā apmeklē deju klubus un dara lielu erotisku labumu. Spermas zirgs.
Boilers. Liemis, kas dzīvo mājās, mājā uz vienas kājas. Čamošments. Tas ir dzīvo automašīna riepās un pārtiek no ventiļu gumijas. Stabā strēdzis, ja? Līdzīgs skudru lācim, bet nesamērīgi garām kājām un garu ļenganu kaklu. Kā ieskrienas, tā nevar nobremzēt, jo galva velks pa zemi un ātri apdulst. Nervozā kvēkste. Mīl ielīst kantoros, birojos un citās valsts iestādēs. Netīrīgs dzīvnieks. Ķēzās apmēram 1500 reižu dienā. Reizēm pat elpu neatvelkot. Kurminators. Maziņš, zaļš un zvērīgs zvērs pēc būtības. Bet labi rokzemi, ja pieradina, var būt labs palīgs mājas darbos. Ķenga nava. Jeb latīniski monētus kukūsus. Apdzīvo Latgales austrumu rajonus. Ārkārtīgi kaitīgs dzīvnieks, jo lien šķūņos un nodzer saimniekiem visu svaigu izdzīto ļergu. Mežabors zū. Vāverveidīgs radījums tikai ar čiekurveidīgām kājām, kas lokās tikai uz priekšpusi, uz iekšpusi. Visbiežāk pārvietojas krītot bez samaņā. Piečakaru āpšabrālis. Tas ir tik labs. Dzīvnieks, kurš aizņems tačku un pēc tam neatdod. Mircis izvircis. Negausīgs atpakaļgaitā staigātājs. Mīl iesvaidīties ar govs mēsliem. Kurioz kurmītis. Labprāt apdzīvo turistu bieži apmeklētas vietas un paroks zemtēls. Raksturīgs ar savu īpatnējo ķiķinājumu. Šmigars. Tipisks šļukātājs, kurš pārvietojas lienot uz vēdera. Galva atrodas nevis priekšā, nevis aizmugurē, bet gan augšā pa vidu, kā tankam. Dempinga kamielis, redziet, tādas būtne. Viegli noķerams, jo pats nāk klāt un ārkārtīgi lēti maksā. Vietums pasaulē dabūjams pilnīgi par velti. Fegits. Pētiķveidīgs zvērs, kura roku vidējais pirksts ir nofiksēts taisni. Nekrofīlais deblis. Kapu zvērs, apstāvētājs pēc krokodīļa nākošais raudātāju zvēru ģints pārstāvs. Pelēkais knāpslis, žļembātājs dzimtas pārstāvis. Viss šim zvēram ir līdz celim. Deguns, ausis, zods, priekšējie zobi, mēle, rokas un pat pakaļ nukarāts līdz celim. Kā viņš saucās? Pelēkais knāpslis. Viss līdz celim. Ģēnīcūka. Produktīvs mājdzīvnieks, laisks, nekaitīgs, bet ar sliktu redzi. Ja aizgaldā ievelk internetu, labprāt čato un kustina sili. Māmuļš. Mērcētāju pārstāvis. Velk sev vādu pār acīm un mērcē peļķē un dubļos. Dīvainais mumriks, sūkātāju dzīvnieku ģints pārstāvis, vairojas sūkājot loģiski. Konču kaza. Dzīvnieks ar garām kaulainām kājām un pastāvīgi atslābinātu apakšlūpu. Ja sauc, labprāt iet līdzi. Tamboru sūrmis. Dzīvnieks, kam bijusi grūta bērnība, jo šis dzīvnieks dzims tikai kara gados. Izcirtumu plapsis ar kaula ausīm. Aplaudētais. Baidītājs. Padarīs par sabiedētu zvaigzni kā trogotāju. Lauzēja spēka lietviņš. Mazs žurkas auguma kustonīts, bet bīstams ar to, ka pa nakti ielien blakus gultā un lauž krustus. Arāja dabas ūdeizos. Šķiet, ka varētu būt putns. Daudzi jauc, jo tā arī īstenībā viņi izskatās. Īstenībā tas ir dzīvnieks, kurš vairojas velkot pakaļ pa asfaltu.
Vēl man te ir tāds termiskais mudācis. Dzīvnieks ar dikti augstu ķermeņa temperatūru senos laikos pieradināts, lai veiktu apkuras funkcijas, kā arī izmantots cepšanai un vārīšanai kā pavards. Švaku makaks. Jā. No. Vienīgais Latvijas pētiķis, kurš pārteikt no tā, ka klausās Britniju Spīrsu. Miseņu ķengurs samērā līdzīgs mazam gorillam iet ar somu pa pilsētu. Miseņu ķengurs. Pasīvais mērglis barojas gaidīdams, ja? Jā. Toties ēd visu, kam tiek klāt. Saēdies, pasīvais mērglis ilgi spļautās un sevi neciena. Un šitas ir desolācis, ja? No sardeļu suņu apakšklases. Vienīgais dzīvnieks, kuram nav tūpļa. Tāpēc dzīves gaitā kļūst tik resns kā bail. Kafiskā tēju vāvere. Piedzimsta reizi 60 gadus veca, un tāpēc ir lielas problēmas ar dzimtas turpināšanu. Sislis dzīvo zem galda, šņorē kurpes vaļā un ciet. Veikalā šņoru nams galīgi apjūk un streso. Pūšļa neturcauna dzīvo kokos, tāpēc ejot pa mežu jāskatās gaisā, lai nenokļūtu apakšā. Pazemes spārnotais nelga. Visu mūžu nopūlās, lai izraktu pietiekami plašu alu, kur varētu izplēst spārnus. Kurš gan nav vasaras veicīgos vakaros klausījies pazemes spārnotā nelgas riesta dziesmu, kas skan no apakšzemes. Ak, daiķe mņe svabodu. Nu ko, brīvu vaļu mēs esam devuši jums šodien, fantazējot par šiem te jaunajiem dzīvniekiem.